Čau visiem skatītājiem, nu ko, beidzot tas ir noticis, beidzot ir uzņemta pirmā īstā fotografija ar melno caurumu. Tā tika publicēta šī gada 10. aprīlī, jeb pirms 4 dienām. Fotogrāfijā redzamais melnais caurums tika uzņemts Messier 87, jeb Virgo A galaktikas centrā, un tas no Zemeslodes atrodas apmēram 55 miljonu gaismas gadu attālumā. Tā aptuvenā masa ir 6,5 miljardus reižu lielāka nekā Saulei. Lai uzņemtu šo fotogrāfiju, zinātnieki izmantoja tā saucamo notikumu horizonta teleskopu, kas ir vairāku radioteleskopu apvienojums pa visu pasauli. Ar tā palīdzību no galaktikas tika uztverta radio viļņi ar 1,3 mm garumu, un 2 gadu laikā zinātnieki šo informāciju apkopoja, analizēja, beigās izlaižot mums redzamo fotogrāfiju. Tātad informācija jau tika salasīta 2017. gadā, bet tā kā tie bija petabaiti ar datiem, tad tos nevarēja tā vienkārši pārsūtīt uz e-pastu. Tos vajadzēja fiziski transportēt no vienas observatorijas uz otru, un beigās rezultāts ir mums redzams. Protams, pašu melno caurumu mēs šajā fotogrāfijā neredzam, jo no tā nespēja izbēgt pat gaisma, bet ir redzams disks ar matēriju, kas ap to orbitē. Diskā atrodas gāze un putekļi, kuru ātrums var sasniegt vairāk kā 1000 km/sekundē tuvākajā punktā pie melnā cauruma. Centrā atrodas melnā cauruma ēna, un kaut kur tur vidū ir arī mazs melnais caurums, kuru, kā jau es teicu, mēs nevaram redzēt. Kad es publicēju šo fotogrāfiju savā Instagram profilā, daudzi fani krita panikā un rakstīja man DMus, prasot, kas notiks, vai tas melnais caurums mūs tuvojas, kad tas mūs aprīs un tādā garā. Cilvēki var nekrist panikā. Kā jau es teicu, šis melnais caurums atrodas 55 miljonu gaismas gadu attālumā no Zemeslodes, un pat ja tas mums tuvotos ar gaismas ātrumu, paietu 55 miljonu gadu, kamēr tas atnāktu. Ja tu neesi kaut kāds vegāna hipijs, tad tu visticamāk tik ilgi tāpat nedzīvosi, tā kā nav pamata uztraukumam. Vēl viens notikuma horizonta teleskopa projekta mērķis ir nofočēt melno caurumu mūsu galaktikas centrā, tā zināmo Sagittarius A. Tiesa gan šī fotogrāfija vēl nav izlaista, bet cik es zinu, tad dati jau ir salasīti. Būs kāds laicīgs jāapgaida, tas nekas. Domāju, ka tas arī būs interesanti paskatīties mums kopā, kas tad atrodas tieši mūsu galaktikas centrā, jo pagaidām vienīgais, ko mēs redzam, ir tikai zvaigznes, kas orbitē ap kādu masīvu objektu. Jebkurā gadījumā, ja gribat kaut ko vairāk uzzināt par melniem caurumiem, es šī video aprakstā atstāšu pašu taisīt video pirms kāda laika, kuras vairāk pastāsta par tieši šiem objektiem. Paldies visiem, kas skatījās šo video, nospiežat tam laiku, piesakojiet manam Instagram profilam un tad jau, es nezinu, tiksimies nākamreiz. Tā visiem!